klausies, man ir tik daudz dažādi tie būvnieki, ne tikai būvnieki, materiāli tirgotāji, ražotāji. Kā tev šķiet, kam pat vajadzētu apdrošināšanu obligāti? Lielam mēs, kad stādamies priekšā, kāds varētu būt risks, viņš realitātē ir lielāks, kad viņš notiek. Un apdrošināt var daudz ko. Piemēram, tu teici par tiem pašiem materiāliem. Materiāli tiek iepirkti no kaut kā un maksā avansu, priekšapmaksu. Jā. Un to priekšapmaksu var apdrošināt. Piemēram, ja tu samaksā un tu gribi būt droši, ka viņi tev ir tiešām piegādās un tavu naudu strādās, tad piegādātais, ja viņš pazūd, tavu nauda arī pazūd. Tas ir risks. Jā, tas ir risks. Un tas ir dārgi apdrošināt. Piemēram, avansa maksājums ir 100 000 pa materiāliem. Cik būtu apdrošināšana? Aptuveni, es teikšu tā, pie cipariem nepiesieties, bet tā plus mīnus 2,5% no summas. Ok, skaidrs.